Dzied dzircenītis aizkrāsnē, nāc bērniņ mātei auzotē, ak, neprasī nav maizītes, skats, kad tur laukās zvaigznītes. Bērniņ, tu jau šodien vienreiz ēdi. Ar šādiem un līdzīgiem vārdiem ikvienu no mums uzrunā uzrakstu uz ziedojumu kastītēm Pēdu šai Latvijai. Daudziem no mums ienācis prātā, cik garš ir monētu ceļš no kastītēm līdz pat trūcīgo ģimeņu pusdienu galdam. Veikalā auditors, inkasators savāc šo naudiņu un tālāk viņu nodos inkasācijas kompānijai, kas viņu pārskaitīs, un tālāk notiks pārskaitījums uz banku, no kuras savukārt nonāks šī naudiņa Pēdu šai Latvijai kontā. Un pēc tam Pēdu šai Latvijai projekta pārstāvi pārvērš šo naudiņu pārtikas precēs un nogādā ģimenēm. Te notika mūsu darba gala rezultāts, varētu teikt, vismaz tas, kas ir vienā veikalā apmēram mēnesī saziedots. Šīs kastītes, ziedojuma kastītes Pēdu šai Latvijai vidēji piepildās, ja kaste visu laiku strādājas aptuveni no mēneša līdz pusotra mēneša laikā. Viena monēta piepildīta kastītes var vairāk nekā 4 kg. Arī summa ir ievērojama. Mēs esam sarēķinājuši, ka atkarībā no tā, vai tur ir samests lielāks, teiksim, 2 latu monētas vai 5 latu vai atkal sīkāks naudiņas, tur var būt drusku vairāk vai mazāk tā summa, bet tās vārstās ap 160 latiem. Ivars Andiņš atklāja, ka martā Maksima veikalos saziedota ļoti liela summa. Mēs tikko saskaitījām martā saziedotās naudiņas, un mūs ļoti iepriecināja šis rezultāts, jo martā tika saziedotas drusku vairāk nekā februārī, un konkrēti Maksimas veikalos tas bija apmēram 13 000 latu, kas ir, protams, ļoti daudz, ņemot vērā, ka to parasti ir darījuši cilvēki, kuriem pašiem nemaz tās naudiņas tik daudz nav. Projekta Sirds Rūta Dimanta stāsta, ka viscentīgākie ziedotāji ir bērni. Ziedo, manuprāt, gan sievietes, gan vīrieši, bet ko es varu teikt, ka pa telefonu ziedo tiem, kam ir mobilais tālrunis, tātad pārsvarā tie pieaugušie cilvēki. Bet lielveikalos es novēroju tādu ļoti pozitīvu lietu, ka mazie bērni tētīm un mamām parausta un saka, ir ziedojuma kastīte, iemetīsim kaut ko. Lai gan šķiet, ka esam jau daudz palīdzējuši, vēl ir daudz cilvēku, kuriem nepieciešama mūsu palīdzība. Ja līdz šim mēs visu laiku esam sekojuši tautas balsī, kā izlietojuši ziedojumu, tad turpmāk mēs to varēsim joprojām darīt arī Ziedot LV mājaslapā un Pēdu šai Latvijai LV mājaslapā. Tāpat labdarības tālrunis 900 6488 arī darbojās 24 stundas diennaktī, un portālā Ziedot LV arī joprojām ir iespējams ziedot Pēdu šai Latvijai. Tā kā sirsnīgs paldies visiem tiem, kas ziedoja, un viņi var būt droši, ka tā naudiņa nonāks tiem cilvēkiem, kuriem tā ir ļoti vajadzīga pārtikas veidā. Liels ir dāvanu saņēmēja prieks, bet vēl skaistāks ir nesautīgs dāvināšanas prieks. Baiba Sprānce, Renārs Muskars, Tautas balss.